Krievija arvien skaļāk runā par uzbrukumu Baltijas valstīm un Somijai. Un jau šodien papildus skaļiem paziņojumiem ir parādījušās vairākas Krievijas varas darbības, kas norāda uz reālu Kremļa gatavošanos karam jau pret Eiropu. Krievijas Federācijas valsts domē oficiāli tika pieņemts likums, kas ļauj Vladimiram Putinam izmantot Krievijas bruņotos spēkus, jebkurā valstī, kur tika arestēti vai tiek vajāti krievi. Un tas ir viens no iemesliem bruņotai agresijai pret Eiropu. Tajā pašā laikā Vladimira Putina galvennieks Sergejs Šoigu paziņoja par iespēju izmantot ANO statūtu 51 pantu pašaizsardzībai pret Somiju un Baltijas valstīm. Sakarā ar it kā Ukrainas bezpilotu lidaparātu pārlidojumiem pāri viņa teritorijai, lai veiktu triecienus pa Krieviju. Lai gan tas ir pilnīgs viltojums, bet kā kas uz bēli, kā saka, derēs. Paralēli Krievijas Federācijas aizsardzības ministrija publicēja Eiropas uzņēmumu sarakstu, kurus tā uzskatīs par likumīgiem militāriem mērķiem saistībā ar komponentu ražošanu Ukrainas bezpilotu lidaparātiem. Turklāt eksperti arvien biežāk norāda, ka Krievija ir gatava uzsākt hibrīdu karu pret Baltijas valstīm, lai pātrinātu Ukrainas nodošanu no Baltijas puses. Kopumā apkoposim visus šos argumentus un apspriedīsim tos. Mani sauc Aleksejs Piči, apspriedīsim šo tēmu kopā. Bet pirms mēs sākam, lūdzu, abonējiet kanālu, uzspiediet patīk šim raidījumam un atstājiet jebkuru savu komentāru zem šī video. Es jums būšu ļoti pateicīgs par to. Turklāt abonējiet man Telegram kanālu Piči News, saiti uz to ir šī video aprakstā. Tur mēs publicējam aktuālākās ziņas, tiklīdz tās saņemam. Tātad Krievija aktīvi īsteno dažādas informācijas operācijas elementus, lai sagatavotos karam pret Baltijas valstīm. Nu, sāksim ar jaunākajām ziņām. Sergejs Šoigu, bijušais Krievijas Federācijas aizsardzības ministrs, vakar paziņoja par iespēju Krievijai izmantot 51 pantu apvienoto nāciju organizācijas statūtos pašaizsardzībai pret Somiju un Baltijas valstīm. Sakarā ar it kā Ukrainas bezpilotu lidaparātu pārlidojumiem pāri viņa teritorijai, lai veiktu triecienus pa Krieviju. Citēšu Šoigu. Pēdējā laikā ir pieaudzis gadījumu skaits, ka caur Somiju un Baltijas valstīm Ukrainas bezpilotu lidaparāti veic triecienus pa Krieviju. Ja minētās valstis apzināti nodrošina savu gaisa telpu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, stājas spēkā ANO statūta 51 pants par valstu neatņemamajām tiesībām uz pašaizsardzību bruņotu uzbrukumu gadījumā. Šis ir ļoti svarīgs paziņojums, jo tas faktiski ir viltots kara iegans, lai uzbruktu Baltijas valstīm. Stāsts par it kā Ukrainas bezpilotu lidaparātu pārlidojumu caur Baltijas valstīm uz Krieviju, lai veiktu uzbrukumu, atcerieties, tajā pašā Ustī-Lugā un Primorskā, tas ir viltojums. Krievija pati izdomāja šo pārlidojumu un pati arī izplata to kā kara iegans, lai eskalētu situāciju pret Eiropu. Šeit es vēlreiz apstāšos sīkāk. Mēs jau šo tēmu kaut kā ar jums esam apsprieduši vienā no iepriekšējiem raidījumiem, bet iziesim vēlreiz cauri. Šoigu paziņo, ka it kā Baltijas valstis nodrošina savu gaisa telpu, lai Ukraina varētu ielidot no otras puses. Palaida savus bezpilotu lidaparātus. Tie lidoja pāri Baltijas valstīm, un no tās puses, no Baltijas puses, tika uzbrukts Krievijas Federācijas Ļeņingradas apgabalam. Un lūk, marta beigās atgādina Ukrainas bezpilota lidaparāti masveidā uzbruka Krievijas ostām Ļeņingradas apgabalā, jo īpaši Ustī-Luga un Primorska. Tieši tad Krievi arī izdomāja šo leģendu par to, ka Ukrainas droni it kā lido caur Baltijas valstīm, lai uzbruktu Krievijai. Un lai parādītu, cik tas ir stulbs un primitīvs viltojums, es izmantoju tieši Krievijas oficiālos avotus. Es neiedziļināšos nekādos super izmeklējumos, vienkārši sniegšu informāciju. Paši Krievi to atklāti izplatīja. Kanāls Drone Bomber vizualizēja, kā dienās, kad tika uzbrukts uz Ustī-Lugas un Primorskas ostām, Krievijā izplatījās gaisa trauksme 23., 24. un 26. martā. Šajos video, kurus jūs tūlīt redzēsiet, skaidri redzams, kādā secībā un kādā kārtībā Krievijā tika iedarbinātas gaisa trauksmes. Un kur tika iedarbināts pretgaisa aizsardzības sistēmas, tieši tajās naktīs, kad tika uzbrukts ostām Ļeņingradas apgabalā. Tātad, ja Ukrainas drone nelidoja caur Krievijas teritoriju, bet iekļuva Krievijā caur Baltijas valstīm, tad rodas jautājums, kāpēc trauksmes Krievijā tika iedarbināts sākot no Ukrainas robežas un pakāpeniski virzoties uz to pašu Ļeņingradas apgabalu?
Ko tieši Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas notriec virs saviem apgabaliem, ja it kā tajā laikā bezpilota lidaparāti vispār lidoja kaut kur tur virs Baltijas valstīm? Kāpēc trauksme tika izsludināta tieši tajos reģionos, par kuriem pēc Kremļa versijas bezpilota lidaparāti vispār nelidoja? Un pats interesantākais, kāpēc šī trauksme ideāli ved uz Ļeņingradas apgabalu, kur tajās pašās dienās bija reāli trāpījumi. Bet ir jāsaprot, ka eskalācija no Kremļa puses ir secīga, un šeit ir jāizveido notikumu ķēde. Kremļa pakāpeniski uzgriež eskalācijas spirāli attiecībā uz Baltijas valstīm. Šodien Šoigu paziņo, ka Krievija varētu piemērot ANO statūta 51 pantu par pašaizsardzību, lai uzbruktu Baltijas valstīm un Somijai. Burtiski vakar Krievijas Federācijas aizsardzības ministrija publicēja Eiropas uzņēmumu sarakstu, kurus tā uzskatīs par likumīgiem militāriem mērķiem saistībā ar komponentu ražošanu Ukrainas bezpilotu lidaparātiem. Un tālāk es citēšu Krievijas Federācijas aizsardzības ministrijas oficiālo paziņojumu. Pēc pieejamās informācijas 2026. gada 26. martā vairāku Eiropas valstu vadība pieņēma lēmumu palielināt bezpilotu lidaparātu ražošanu un piegādes Ukrainai, lai veiktu triecienus Krievijas teritorijā. Šo lēmumu mēs uzskatām par apzinātu soli, kas noved pie straujas militāra politiskās situācijas eskalācijas visā Eiropas kontinentā un pakāpeniskas šo valstu pārvēršanas par Ukrainas stratēģisko aizmuguri. Paziņoto scenāriju īstenošana noved pie neparedzamām sekām. Tas jau ir tās draudz, ka ja Eiropa ir kļuvusi par Ukrainas aizmuguri, tad tā arī ir kaujas darbību zona, un Krievi draud to arī uzbrukt. Un tādā veidā Kremli ir pārgājuši pie tieša trieciena draudiem pret Eiropu. Tagad tās vairs nav tikai kaut kādas neskaidras draudi. Tas ir konkrēti norādīts saraksts. Krievijas Federācijas aizsardzības ministrijas sarakstā ir 21 uzņēmums no 12 valstīm. Un tās ir Lielbritānija, Vācija, Dānija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Čehija, Spānija, Itālija, Izraēla un Turcija. Pat Turcija, iedomājieties, kā uz to reaģēs Radžebs Taips Erdogans. Un šeit ir svarīgi atzīmēt, ka vispār ir grūti saprast, pēc kādas loģikas Krievi vadās sastādot šo sarakstu. Jo sarakstā, piemēram, nav daudz uzņēmumu, kas publiski paziņoja par kopīgu bezpilotu lidaparātu ražošanu ar Ukrainu. Tas vispār netika slēpts. Acīm redzam, ka tā ir draudi. Bet tas jau ir tieši drauds Eiropai. Ir skaidrs, ka tieši šie objekti no Krievijas aizsardzības ministrijas saraksta visticamāk netiks uzbrukti tieši. Nē, tas drīzāk ir diversiju mērķu saraksts. Un pats galvenais. Dienu iepriekš Krievijas Federācijas valsts doma pirmajā lasījumā pieņēma likumprojektu, kas ļauj pēc plikgalvainā smirdīgā diktatora Vladimira Putina lēmuma svītrojam Krievijas Federācijas prezidenta Vladimira Putina lēmumu izmantot Krievijas bruņotos spēkus ārzemēs, lai aizsargātu Krievus, kur tiek pakļauti tiesvedībai. Citiem vārdiem sakot, ja kādu Krievu tiesā kādā citā valstī, tad Putins varēs nosūtīt turp karaspēku, lai viņu aizsargātu. Grozījuma likumā paredz piešķirt Krievijas Federācijas prezidentam, citēju, tiesības eksteritoriāli izmantot bruņotos spēkus, lai aizsargātu Krievijas pilsoņus, kuri ir arestēti, aizturēti vai pakļauti kriminālu vai citai vajāšanai pēc ārvalstu tiesu vai starptautisku tiesu institūciju lēmumiem, kurās Krievija nepiedalās. Un kurš gan būtu domājis? Likumprojektu sagatavoja Krievijas Federācijas aizsardzības ministrija. Un tas lieliski derētu kā attaisnojums karaspēku nosūtīšanai uz Baltijas valstīm, lai aizsargātu krievalodīgos. No otras puses, eksperti jau pieļauj, ka Vladimirs Putins patiešām ir tik ļoti nobijies no starptautiskā tribunāla, ka jau mēģina draudēt preventīvi. Runa var būt par tribunāliem, kuru izveidi ierosina atsevišķas valstis vai starptautiskas apvienības, lai sauktu Krieviju pie krimināla atbildības. Pirmkārt, Vladimiru Putinu par izraisīto, neizprovocēto asiņaino karu pret Ukrainu. Citi uzskata, ka tādā veidā Krieva vēlas likumdošanā nostiprināt ēna flotes kuģa aizsardzību. Tajā pašā laikā Kremlis arvien vairāk runā par karu ar Eiropu. Un to noteikti nevar ignorēt. Tāpēc mēs arī apspriežam šādas tēmas šajā YouTube kanālā. Šeit slikšu daudz punkti. Jūsu viedokli, jūsu secinājums rakstiet komentāros zem šī raidījuma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja šis raidījums jums bija interesants un noderīgs, būšu pateicīgs par jūsu atbalstu šī kanāla darbībai.
To var izdarīt finansiāli, izmantojot jebkuru ziedojumu vai maksas abonementu, izmantojot saites un rekvizītus šī video aprakstā, vai arī pēc QR koda, kas redzams jūsu ekrānos. Būšu pateicīgs par jūsu atbalstu. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Visu labu visiem!